Vidrīžu muiža, vāciski Vidriš. Kungu māja atrodas Limbažu novada Vidrižos, 160 km attālumā no Rīgas. Vidriži, kā jau daudzi citi nosaukumi reģionā, kas beidzās ar ži, Limbaži, Ainaži, ir parlatviskoti seni lībiešu vietvārdi, jeb Vidrišs, Limbašs. Turpat Vidrižos, tuvāk mežam, ir arī barona medību maiņa. Muiža ilgstoši piederēja Budbergu dzimtai, no 1726. līdz 1920. gadam reformai. Vairākās paudzēs tā bija saistīta ar Krievijas cara galmu. Viņu dzimtes kapliča ar vārtiem ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Muižas fasādes un kapličas ķiļņi – mākslas pieminekļi. 1870. gadā celtās Muižas kungu mājas fasādē saskatāms Budbergu dzimtas ģerbonis, un barons tajā muižā dzīvojas pavasarā. Pēc 1920. gada zemes reformas muižas zemi sadalīja un 1925. gadā pilī iekārtoja pamatskolu. Otrā pasaules kara laikā ēku izpostīja, taču jau 1944. gadā decembrī skola atsāka darbu. Mūsdienās kungu māja atrodas Vidrižu pamatskola. Pie pils ir arī parks, 12 hektāri. To 19. gadsimta sākumā ierīkojas barons Budbergs. Pirmo skolu Vidrižos 1870. gadā nodibināja barona von Budberga māsa Marija, tāpēc tā devēta par Marijas skolu.